Lai jūs varētu uzsākt savu darbību Brand Mama, jums ir jāizpilda prasītie lauki sadaļā Iestatījumi. Norādiet savu uzņēmumu nosaukumu, ja privātpersonas gadījumā lietotāju vārdu, pēc kura klienti jūs atpazīs. Ņemiet vērā, ka šis nosaukums tika izmantots, lai izveidotu unikālu kompānijas profilu linku, kas būs redzams lietotājiem un atrodams interneta meklētājus, tāpēc lietojiet savu uzņēmumu publisko nosaukumu. Ievietojiet aprakstu par savu uzņēmumu. Augšu pielādējot uzņēmumu logo, un, ja jums ir sava interneta mājaslapas adrese, ierakstiet to šajā laukā. Norādiet vārdu, uzvārdu, e-pasta, telefonu numuru personai, kas parasti jūsu uzņēmumā kontaktējās ar klientiem. Šie dati tiks pievienot pie katra jūsu nosūtītā piedāvājuma. Norādiet adresi, kurā klienti var saņemt vai nodot jūsu automašīnas. Ja jums nav savas biroja adreses, ievadiet adresi, kurā vislabprātāk piegādāt auto, piemēram, pilsētas centrā vai adresē, kas jums ir ērta. Pēc adreses ievadīšanas jums atvērsies karte ar atzīmi uz tās. Ja vieta uz kartes neatrodas precīzi jūsu adresē, pārvietojiet atzīmi uz kartes manuāli. Norādiet, kurās dienās un darba laikos esat gatavi saņemt, nodot vai piegādāt savas automašīnas. Ņemiet vērā, ka elastīgi darba laiki ir viena no mazā uzņēmuma lielākajām priekšrocībām. Turpinot, precizējiet, kādas pakalpojumus var sniegt jūsu uzņēmums. Norādiet, vai jūsu uzņēmums piedāvā nomniekiem piegādi un nodošanu klientu izvēlētajā adresē. Norādiet, vai piedāvājat 24 stundu tehniskās palīdzības dienestu. Norādiet, vai nomnieki saskaņojot ar jums var izbraukt ar jūsu automašīnām ārpus valsts robežām. Atzīmējiet, ar kādiem maksāšanas veidiem nomnieks var norēķināties ar jūsu pakalpojumiem. Pievienojiet valodas, kādās jūs varat apkalpot savus klientus. Angļu valodas zināšanas ir obligāts priekšnosacījums, lai jūsu auto tiktu atrādīti meklēšanā klientiem no citām valstīm. Izvēlieties valūtu, kādā piedāvāsiet klientiem savus pakalpojumus. Būtībā tā ir valūta, kurā jūs esat pieredzes rēķināt savus pakalpojumu izmaksas. Tātad jūsu valsts valoda. Norādiet attālumu mērvienību kilometri vai jūdzes, atkarībā, kura no šīm mērvienībām tiek lietot jūsu valstī. Sadaļā profila informācija jūs varat izmanīt savu pieslēgšanās e-pastu vai paroli. Tas arī viss. Kad esam pabeiguši, spiežam pogu saglabāt.